Mr. Karinč for 2 minutes, please. Godājumā priekšsēdētāja, futbolā kā fani mēs sagaidām likumsakarību. Mēs sagaidām, ka komanda ar vislabāko disciplīnu un vislielāko pašatdevu uzvarēs pasaules kausā. Šāda likumsakarība ir jāievēro arī Eirozonas paplašināšanas gadījumā. Ir jāapbalvo budžeta disciplīna un reformu veikšana ar uzņemšanu Eirozonā. Pasaules ekonomikas augšupejas posmā no 5. līdz 8. gadam vairums Eiropas valstis izdeva krietni vairāk naudas, nekā tās varēja atļauties. Viņas dzīvoja pāri saviem līdzekļiem. Viņas sagatavoja augsni faktiski šodienas eiro krīzē. Pa šo laiku, kamēr citi naudu izdeva, mūsu draugi Igaunijā bija nedaudz prātīgāki. Viņi veidoja budžeta uzkrājumus. Un pateicoties šiem uzkrājumiem un viņu budžeta disciplīnai, smagā ekonomikas lejupēja, kas viņiem bija vērojams arī 9. gadā, nenoved Igauniju līdz bankrotam. Tā vietā, ievērojot stingru disciplīnu, Igaunija ir atbilst visiem Maastrichtas kritērijiem, un viņas būtu jāuzņem Eirozonā. Eiro ieviešana Igaunijā būs laba vēsts 3 dažādos veidos. Pirmkārt, tas ir ļoti svarīgs un spēcīgs signāls starptautiski, ka pa spīti visām grūtībām Eirozona turpina paplašināties. Otrkārt, tas ir pozitīvs signāls visām Baltijas valstīm un Baltijas reģionam, ka Baltijas valstis un reģions ir stabils un spēj veikt pragmatisku politiku. Un treškārt, tas ir ļoti svarīgs signāls Latvijai un citām eiro kandidātu valstīm, ka ievērojot Maastrichtas kritērijus, tas tiks vainagots, apbalvots ar uzņemšanu Eirozonā. Šodien Eiropā dalībvalstīm ir jāsaved savu budžetu kārtībā, lai iedzīvotāji un finanšu tirgi atkal uzticētos Eirozonai. Manuprāt, Igaunijas uzņemšana Eirozonā darbosies kā ļoti labs piemērs citu valstu valdībām un sabiedrībām, ka budžeta disciplīna ir iespējama pat ļoti grūtos apstākļos. Paldies par uzmanību.